Nāves jūra patiesībā ir liels sāls ezers, kurš atrodas starp Izraēlu un Jordāniju un ir viens no sāļākajiem ezeriem pasaulē. Sāls saturs ūdenī var sasniegt pat 30%. Vēl kāds ievērības cienīgs fakts saistāms ar Nāves jūru, jo tās krastos 418 metrus zem jūras līmeņa atrodas pasaules zemākais sauszemes punkts. Jau tūkstošiem gadu Nāves jūra ir piesaistījusi vidusjūras baseina iedzīvotāju interesi. Šeit Herods Lielais izveidoja vienu no pirmajiem kurortiem pasaulē. Savukārt Kleopatrai izdevās iegūt ekskluzīvas tiesības ap ezeru attīstīt kosmētikas un farmaceitiskās ražotnes. Nāves jūra apgādāja ar dažādām vērtīgām vielām senos parfumērijas produktu izstrādātājus, senās Ēģiptes faraonu mūmiju veidotājus, kā arī nodrošināja reģiona laukus ar minerālu mēslojumu. Interesanti, ka grieķi Nāves jūru dēvēja par asfalta ezeru, jo no nelielām atverēm ezera gultnē periodiski izdalās mazi asfalta burbulīši, kas uzpeld ezera virspusē un ar viļņiem nokļūst krastā. Zemestrīces asfalta izdalīšanos palielina, un krastā var tikt izskaloti pat 10 metrus gari asfalta gabali. Nāves jūrai raksturīgs netipisks klimats, kas 20. gadsimta 60. gados tās krastos veicināja kurorta attīstību. Gaiss šeit ir sauss, klimats saulains, saules ultravioletā radiācija zema. Tā kā ezera apkaimē gandrīz nav augu, Nāves jūras ūdens un apkārtnes gaiss satur ļoti maz putekšņu, kas alerģiskiem pacientiem uzturēšanos šeit padara īpaši patīkamu. Sakarā ar to, ka lauku apūdeņošanas dēļ līdz Nāves jūrai nonāk aizvien mazāk ūdens, tā strauji izžūst. No 1930. līdz 1997. gadam Nāves jūras līmenis krities par 21 metru. Pašlaik ūdens līmenis ezerā krītas par 1 metru gadā un ir gandrīz izzudusi ezera dienvidu daļa. Lai glābtu Nāves jūru, 2005. gadā ir uzsākts 2 jūru kanālu projekts, kur mērķis ir no Sarkanās jūras pa izbūvētu tuneli ūdeni nogādāt Nāves jūrā, iepriekš to atsāļojot.